Edvard, kas tas tikko bija? Apspēlējam jau Bukaresti izbraukumā ar Audu. Tas ir kosmos, jā. Pagaidām kaut kā es neticu tam, kas tikko notika, bet rezultāts ir tas, ka Auda 3 un jau Bukaresti 2. Ticējāt, sapratāt pirms spēles, ka varētu tā būt, vai jau mača gaitā sajūtāt, ka šajā spēlē var lielas lietas notikt? Mēs, protams, ka spēles plāns bija tās pats, kā katrā spēlē arī virslīgā, jā, mēģināt dominēt ar bumbu, augsti presingot. Un, ja godīgi, tad pēc kādam 5-10 minūtēm mēs sapratam, ka tas ir šodien iespējams to darīt, jā. Un līdz ar to arī 3 vārti šodien. Ja godīgi, tad jau ne līdz galam pārsteidza, jā, bet joprojām viņam ļoti kvalitatīvi spēlētāji, jā, un otrā spēle Skonto stadionā būs ļoti grūta. Viss sākās arī ar tavu supergolu, firmas gājiens. Vai tu vispār pēti malējos aizsargus, vai viņus var apspēlēt, nevar? Jā, es zināju, ka šodien spēlēs pret mani aizsargs no Montenegro, ja es nemaldos. Ļoti daudz pieredzes viņam, jā. Bet man nav tā kā, jā, viņš tur ar pieredzi, labs aizsargs, es nevaru viņu apspēlēt. Man katru spēli ir pašpārliecība par to, ka es varu apspēlēt un atnest komandai pozitīvas darbības laukumā. Kas bija pārtraukumā pie 2-1 rezultāta, par ko runājāt, kāds bija varbūt norādes no trenera? Mēģināt spēlēt to pašu spēli kā pirmajā puslaikā, bet tā ar mazliet pāris detaļām, ko vajadzēja pamainīt, bet mēs arī zinājām, ka fiziski mēs esam gatavi nedaudz labāk kā viņi, jā. Jo mums tagad, mēs esam sezonā vidu un viņi tikai sāka sezonu. Un nekā tāda īpaša treneris mums nepateica, vienkārši ticēt līdz galam un ticēt, ka mēs apspēlēsim viņus. Kā vispār bija šajā spēlē? Tomēr netika ierasta atmosfēra kā virslīgā. Jā, tu izlasē, es esmu spēlējis, piedzīvojis šādu stadionus, kā bija varbūt pārējiem? Tieši tā, jā. Man tas nebija tāds liels pārsteigums, jo ar izlasies esmu spēlējis daudz labos stadionos, jā. Bet daudziem mūsu spēlētājiem, ir īpaši no Afrikas, jā, viņam tas bija pirmā pieredze, jā. Un varbūt kaut kur spēles sākumā varēja redzēt, ka nedaudz tāds varbūt stresiņš kaut kur, bet pēc tam cepuri nost džekiem ar pārliecību, ar visu nospēlējām līdz galam un visa komanda, tie, kuri bija uz laukuma starting 11 vai tie, kuri iznāca no maiņas, visiem paldies un visi ļoti labi nospēlēja. Kā varbūt pats jūties krampīšu beigās vai kāpēc atstāja laukumā? Jā, krampu dēļ, hamstringos, jā, spēles ritms bija ļoti ātrs, jā, ļoti labs. Līdz ar to es sāku jūtīt, ka man ir krampi, jā. Kā bija skatīties to galot no malas, jo tomēr arī pretiniekiem bija daudz momentu? Jā, bija daudz stresa. Mans balss ir tagad daudz kliedzu, un tagad man balss ir mazliet tas arī. Un jā, bija daudz stresa, bet jā, nospēlējām līdz galam. Viņam bija momenti šodien Nils Pūriņš ļoti pārliecinoši nosēvēja vārtos, daudz mums palīdzēja un beidzot, jā, apspēlējām ļoti top komandu. Jau Bukarest izbraukumā lielā stadiona, tas ir vienkārši, jā, kaut kas neticams. Var teikt, ka es arī pieredzējušāks šajā ziņā par treneri starptautiskajā futbolā, kā viņš jūtas, ko viņš varbūt pirmo teica šķēlēm pēc spēles. Viņš, ko pēc spēles treneris teica, pateica, ka visiem paldies, jā, protams, un ka mūsu darbs vēl nav pabeidzies, un mums ir atbildīga spēle Skonto, jā, kur būs tāpat ļoti grūti. Un, jā, kā jāatjaunojas jau tagad, jā, pēc pāris dienām spēle pret BFC Daugavpils, kur ir arī ļoti nopietna mums, svarīga un nopietna mums, jā. Un, jā, jāatjaunojas un jāgatavojas nākamai spēlē. Vai vispār šo vakaru var ar kaut ko salīdzināt no iepriekš karjerā vai dzīvē piedzīvotā? Varbūt ar finālu pret Rīgu, kaut kas līdzīgs, jā.
tur bija gols un piespēle. Tagad gols un apspēlējam šo komandu kaut kas līdzīgs. Es nezinu, kuras emocijas ir spilgtākas. Varbūt nedaudz spēlē pret Rīgu fināls, bet tāpat šodien ar Audu apspēlēt jau Bukarestas top komandu izbraukumā. Tas ir kaut kas vienkārši lielisks. Un Ilka, kas tas tikko bija? Tā bija uzvara. Viss. Tā kā izgājām uz laukumu, darījām to, ko mēs gribējām. Uzvarējām un lūk, rezultāts. Kā tu šajā spēlē jūties, ļoti daudz iesaistījies gan atvairījumos, gan kopumā spēlē ar kājām, kas bija varbūt pats sarežģītākais? Godīgi sakot, principā mēs spēlējam tā, kā treneris gribēja, lai mēs spēlējam. Tas tajā skaitā arī es. Principā tās prasības, kas viņiem ir pret mani, var redzēt uz laukumu. Tā kā tas viss manā spēlē. Teikt, ka kaut kas bija grūts, varbūt var izsalt viņu to taimingu, ar kuru viņi skrien iekšā. Aizsargu mugurām. Tur, tas varbūt ne tik labi mums ir iestrādāts, kā pret to aizsargāties. Bet es domāju, ka mēs ļoti labi sapratām un arī ļoti labi adaptējāmies pie tā, kā viņi to izdarīja. Es domāju, ka kopumā viņi mums tik daudz tās problēmas nesagādāja, kā varbūt tas bija gaidāms. Vai tev atšķirās spēlēt, kad tev aiz muguras ir tukša tribīne vai tev ir pretinieku fani viskvēlākie? Vienīgā atšķirība ir tas, ka es saprotu, ka man mazāk dzirdēs uz laukumu. Tas arī viss. Pa lielam, es nezinu, nav nekas priekš manis jauns. Tā, ko es jau arī minēju pašu komandas komentārā pirms spēles, tad principā ļoti daudziem tā ir pirmā tāda pieredze. To, protams, man atkal tā nav pirmā tāda pieredze. Tāpēc man jau ir tā kā izstrādājusies ne tas, ka imunitāte, bet ir jau tā kā mazliet ierasts, kad šāda veida spēlēs ir sagaidām šāda veida vibrācija aiz muguras. Bet tomēr nebija šo pieredzi jāatsvaidzina, ņemot vērā, kāds tev bija pagājušais gads? Iespējams, bet tā lieta... Es pat nemācīšu laikam pateikt. Ir lietas, kas vienkārši nepazūd. Pat ja ir kaut kas piemirsies, kad tu sāc spēlēt, tā lieta vienkārši pēkšņi atnāk atpakaļ. Un tas principā, ka viņi nebūtu nekur pazudus. Tā kā nebija nekas tāds, kas būtu baigi jāatsveicina. Pašā galotnē pretiniekiem tomēr diezgan regulāri sanāca tavs moments taisīt. Kā varbūt tu jūties, kā jūties arī par saviem komandas biedriem? Tomēr arī centra aizsargi nomainījās spēles gaitā. Sākās. Tas vairāk bija laukuma dēļ. Laukums ir īstenībā ciets un ļoti izteikti, ka daudziem bija krampi, ko varēja pamanīt, kas principā mūsu komandai nav tik izteikts, ja mēs vērojam virslīgas spēles. Mums tāda krampi nav, mums kaut kādiem 3-4 cilvēkiem bija krampi. Tāpat laikā arī man bija daudz smagāka sajūta pēc spēles nekā tas ir parasti, tīri no laukuma. Tas, ka tās pēdējās minūtes bija daudz aktīvāks pie mūsu vārtiem, tas bija gaidāms. Mums principā gandrīz katra spēle tāda ir, kad spēles galotnē mums tiek izrādīts ļoti liels spiediens un mums nākās vairāk aizsargāties nekā uzbrukt. Un tad vienkārši, mēs ļoti ilgu laiku to darījām, pacietīgi, teiksim tā, izcietām tās visas ciešanas, ko viņi mums sagādā, un beigās mums tas nāca ar golu pašās pēdējās minūtēs. Vai vispār vari atcerēties no savas karjeras kaut kādu līdzīgu, līdzvērtīgu vakaru pēc emocijām? Labs jautājums. Noteikti bija, es domāju, neaizmirsīsim Keškameta spēli Rīgas sastāvā. Protams, es arī laikam domātu mājas spēli, kas bija pret Žilu Vicente. Tvente izbraukumā bija laba pieredze. Tur bija ļoti līdzīgs scenārijs kā šai spēlē, tikai šoreiz mēs uzvarējām. Un tā kā emocijas tādas ir bijušas. Eirokasos gandrīz katru reizi kaut ko tādu var piedzīvot. Kopumā tā vairs runāt, vai tās emocijas vienkārši atstātas kaut kur jau ģērbtuvēs laukumā? Emocijas?
Man nav enerģija, lieki būt emocionālam ārpus laukuma. Tas man liekas, man tas nav vajadzīgs. Uz laukuma to, ko vajag, es ar emocijām izmantoju, bet tā, teiksim tā, iesprint nav pamata. Teiksim, manā uztverē. Tā kā mēs turpinām strādāt un par manām emocijām nav jēga jautāt. Varbūt arī kāds kopējs iespējas par pretinieku radies un ko var sagaidīt no atbildes spēles Skoto stadionā. Atbildes spēle būs noteikti ļoti grūta. Es domāju, daudz grūtāk par šo spēli. Plus vēl tagad abas divas komandas ir iepazinušās un zina, ko sagaidīt. Tā kā, principā mēs zinām, pie kā mums ir jāpiestrādā. Protams, viņi to pašu zina. Un, tur, es domāju, šī spēle, ja šeit likās emocionāli, tur būs daudz emocionālāk mājās. So, your first feelings after this win? Of course, very happy for the player and happy for the project because the young men play today like in the championship, proactive football and play eyes in the eyes of the opponent, you know. And also, I'm happy for Latvian because the country welcome wonderful for me, and this is the basic for me to do my best for Latvia. How was for you to manage this game? Because there were quite many people in comparison with Latvia and of course the scenario. It's different and also it's big experience for the player, and today we need the leader on the pitch, and we have the leader on the pitch. This is, in my opinion, the best thing after the game, because the player now is ready for play, not without me, just for coach like this and coach like this, just for control, you know. It's totally different because sometimes I manage the team and today it's just on control, and this is the good satisfaction. What did you say in the halftime break? Because there was 2-1, opponent with the pressure, with the fans also doing pressure. What did you say? I explained just details in tactic because the number 28, the French player, come in the middle and Rubinis don't follow just 2 times and it's dangerous. And I explained that Oscar, Rubinis, you are the big potential and you are smart. Please just watch communication with Arroyo, and if you go in the middle with this guy, normally this guy after is the substitute. And the second half is clear, and because Oscar is very smart. And I explained that the player just continue to play. Please keep the possession maximum, because if the opponent after recover the ball is tired, maybe miss the opportunity, and this is the reality. We can say that opponents had many opportunities. It's about their quality or some, I don't know, lack of attention, lack of focus. I think it's because we put a really good dynamic on the pitch. And after the god of football decide, I respect this dynamic. And also Niels, the keeper, managed perfectly with very calm attitude the space and the different shoot. And this is the result for the soldier on the team. Also a quite difficult situation. The second half, switch of both center backs. It was more about physicality or also the yellow cards? For yellow card, because I feel with pressure, understand maybe it's good opportunity for the ref to say, okay, second yellow card, and maybe the game after is very calm. And I change because if the ref decide for the results, I don't like this, and I prefer like this, and I trust in Ralf Kraglitz and Juba also for finish the game. Have you even had like a small thought that maybe just to park the bus, just to keep this 2-1 or 2-2, or you just wanted to play your game? It's just clear with player. The player say, okay, in the bad moment we have the capacity for score against everybody, and if the result is correct, continue to believe in us for maybe score, because maybe the opponent is very tired because it's pre-season for the opponent. What this win means, especially for you? How do you feel about this European competition?
For the moment, I'm focused with player. I don't have the real emotion like simply emotion, you know. For the moment, I don't have. I have just the proud attitude, and also I'm very happy for the player because the player trusts in me and is wonderful for me. Maybe some talks about the game next week in Scotto Stadium. How much it will be different, or maybe the same? I think for me, same philosophy. I think the opponent maybe push more, and I think his second game is not the same game. It's the second step, and for me, the first step is wonderful for the history of the club, and maybe in Latvia, I don't know. But the second game is another thing for me.